Tā ir noteikti visnotaļ saikne ar dzimteni, tad mēs jūtamies piederīgi Latvijai un paužam tiešākajā veidā savu latvisko identitāti, un, protams, tās ir neaprakstāmas emocijas, ko mēs varam līdz galam izbaudīt vienreiz 5 gados. Tā ir fantastiska kopības sajūta un māju sajūta. No mana personīgā viedokļa novērojam, kā tas ir, tas lielāku sadarbību veido. Par to, kad valdība sāk par to runāt, un tas notiek jau valstiskā līmenī, tas dod tādu arī pārējo cilvēku uzmanību, un mēs nejūtamies vairs aizmirsti, kā tas bija pirms vairākiem gadiem, kad vienkārši mēs nebijām vajadzīgi. Ja? Tad tagad mēs tiešām jūtamies piederīgi, un par mums domā, un jau domā valstiskā līmenī, un tāpēc mēs arī piedalāmies, es personīgi diasporas kongresā un vadu kultūras grupu, kur mēs izstrādājam arī dažādus projektus, kas tālāk aiziet valdībai apstiprinājumam. Mēs varbūt labāk varētu palikt īrijā un popularizēt latviešu dziesmu, latviešu kultūru, jo pirms tam mēs bijām maz pazīstami. Tagad pa šitiem pāris gadiem mēs īru publikā esam ļoti plaši pazīstami. Tieši mūsu pēdējo gājienu Dublinas centrā, kas viņam pa visu seno ielu vecpilsētā, tas bija saviļņojoši.